Jā, nu, kur ir otrs variants, ko es piedāvāju, varbūt arī būtu vieglāk un optimālāk. Šos te blokus tātad mēs neaiztiekam, rozetes paliek tur, kur viņas paliek. Tātad es šeit sašaurinu, kā iepriekšējā versijā, un pretējā pusē uzlieku tādu pašu. Nu, faktiski šis te plauktiņš čuķuķ tur gramu paliek mazliet šaurāks. Nu, teiksim, ja šeit attālumi, tātad izmērīsim. Ja šeit bāc, kāpēc viņš man grib mērīt? Tātad šeit attālums ir 398 mm, un tad visur standartā tas izmērs iet 435. Nu, respektīvi nav pārmērīgi daudz, tur tā nav liela starpība, tur tie pāris centimetri savu šaurāku. Tā, tūlīt precīzāk pateikšu. Tātad šeit ir 398, un šīs izmērs ir 435, mīnus 435, tie būtu 37 mm šaurāks, nu tā kā 3 cm, gan 4 cm, viens plaukts šaurāks. Un tad mēs iegūstam gan šeit tādu šauru, bet viņi gan ir pavisam šauriņi tādi, jā. Šī niša tad būtu, tā, cik tad šī tā niša, kaut kāda 143 mm, tā 14,5 cm gan šī niša sanāktu, un pretējā pusē tad tāda pati šaura nišiņa būtu 143 mm. Nu, tā es vēl piedāvāju kā variants, un tad mēs šīs te rozetes varam neaiztikt, rozetes paliek, kur ir, tad vienkārši, ko mums vajadzētu, to televizoru pārcelt. Es tur pacījos, tur viņš ir skrūvēts, es tikai nepamanīju, vai viņš ir uz sliedi pieskrūvēts, vai pat tiešo pie sienas pieskrūvēts. Nu, katrā ziņā var pārcelt. Varbūt tikai televizoru pārceļam, vadi jau tur atļaus. Un tad šīs visas rozetes paliek tur, kur viņas ir. Es viņas aptuveni tur tā sadalīju, lai vienādi būtu. Un šo te vienu daļu, šo vienu rindu pretējā pusē mēs neaiztiktu, bet tikai šo rindu mēs padarītu nedaudz šaurāku šeit un platāku šeit. Tātad tā doma ir tāda, ka vienkārši šo te rindu, jo šie ir maināmie plauktiņi, ja? Tad viena šī rinda būtu zemāk palaista, un līdz ar to augšējā šūna būtu platāka. Uz aci varbūt tur tā baigi. Nu, viņi, protams, būs redzams, es viņu pa 10 mm palaidu, bet varbūt tad nebūtu tik daudz. Tā, nu, šāds vēl tāds otrs variants, un tad vienkārši televizoru aizstumt sānis.